Ko Krievijas mediji stāsta par rietumos ražotajām vakcīnām? Krievijas varai uzticīgie mediji lielu uzmanību pievērš rietumvalstu problēmām cīņā ar pandēmiju. Pēdējās nedēļās cītīgi tiražēts mīts, ka bīstamas ir tur ražotās vakcīnas. Kā tas notiek? Decembra vidū kanāls NTV vēstīja, ka Pfizer-BioNTech vakcīnas testos esot miruši 6 cilvēki. Netika pateikts, ka piedalījās kopumā 44 000, un neviena no 6 nāvēm nebija saistīta ar vakcīnu. Вакцинация в Европе, которая началась буквально накануне, уже столкнулась с большим количеством проблем. Līdz ar vakcinācijas sākumu Eiropas Savienībā populārais kanāls REN-TV stāstīja, ka ne visur spējot nodrošināt Pfizer vakcīnām nepieciešamo zemo temperatūru, tāpēc tās esot bīstamas vai nedošot efektu. Veco ļaužu namus medijas sauca par vakcīnas izmēģinājumu poligoniem, kuros ne visi sirmgalvi saprotot, ko ar viņiem dara. Kaimiņu valsts uzsver arī it kā lielo sabiedrības pretestību. Briti atsakās no Pfizer vakcīnas, baidoties no blaknēm. Tā ziņoja kanāls Rusija 24. Ziņa balstīta faktā, ka Lielbritānijā nevēlas vakcinēties 20%. Noklusēts, ka pašā Krievijā, kā noprotams, skepse ir daudz lielāka. Tur vakcinēties gribot tikai 42% cilvēku. Kremlim uzticīgos medijus pārpludina arī ziņas par cilvēkiem, kas rietumos mirstot pēc vakcīnas saņemšanas. Populārs ir stāsts par Portugāles medmāsu. REN-TV versijā to papildina teikums: Krievijas ārsti jau brīdināja ASV kolēģus, ka tur ražotā vakcīna ir bīstama. Patiesībā sākotnēji autopsijas rezultāti apliecinājuši, ka sievietes nāve nav saistīta ar vakcīnu. Tāpat Krievijas medijos plaši izskanēja ziņa, ka Norvēģijā pēc vakcinācijas aizsaulē devušies 2 pansionātu iemītnieki. Bez uzmanības palika norvēģu skaidrojums, ka pirmie vakcīnu tur saņēma vecākie un vājākie sabiedrības locekļi, un Norvēģijas pansionātos kopumā ik nedēļu mirst 400 cilvēku. Latvijā šādas ziņas izplata atsevišķu portāli. Krievijā arī valsts kontrolētie mediji ar milzīgu auditoriju. Tajos ziņotais nonāk Latvijā gan caur televizoru ekrāniem, gan sociālajiem medijiem. Piemēram, ar vienu no minētajiem NTV sižetiem par Pfizer vakcīnu Facebook dalījās pat 10 000. Plašāku informāciju un minēto faktu avotus meklējiet rebaltika.lv.